Rīt 1. jūnijā atzīmēsim Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. Bērnība, pirmie skolas gadi, mammas mīļās rokas un tēta stiprais plecs – tas ir prieks un atmiņas, kas pavada mūs visu mūžu. Šorīt kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes kolektīvu atcerēsimies viņu bērnību un vecāku ieguldījumu personības izaugsmē. Mans mammas tēvs, mans opītis, ir Zvērināts advokāts, un mana māmiņa ir Zvērināta advokāte. Opis vienmēr ir ļoti lepojies ar savu piederību advokatūrai, un to arī man jau no bērnu kājas. Ikvienos svētkos tiekoties, sēžot pie galda, izstāsta stāstu, kā viņš tālajā 60 kurā tur gadā kļuva par Zvērinātu advokātu. Un jau vidusskolā mācoties, Opis man sāka sūtīt šokolādes, lai es stājos juridiskajā fakultātē un kļūst par advokātu. Tā kā Opis man vienmēr uz to ir tā virzījis. Un par māmiņu runājot, es vienmēr esmu ļoti apbrīnojusi un vienmēr redzējusi to, kā mana mamma ir spējusi palīdzēt cilvēkiem ar savām zināšanām un ar savu profesionālo pieredzi ļoti grūtās un arī pat šķietami bezizējas situācijās un neko par to neprasot pretī un arī pat neko negaidot pretī. Un, manuprāt, šāda mammas rīcība ir ļoti skaista, un tas man vienmēr ļoti aizkustina, piemēram, ka cilvēku pateicība ir, piemēram, silts adītas zeķītes ziemā vai kāds mājās veidots gardums. Man liekas, tas ir neatsveram, un arī tā ir tā advokāta profesijas skaistums, kāpēc arī es, iespaidojoties no mammas, vēloties arī šādi pat veidot savu profesionālo karjeru, esmu izvēlējusies kļūt par Zvērinātu advokātu palīgu un secīgi par Zvērinātu advokāti. Šī ir mana ģimene. Esmu uzaugusi, kā man kolēģīte saka, tādā stiprā sieviešu dzimtā. Tātad augu kopā ar savu mammu, veco mammu. Un māmiņa ieskicēja, kā tas bija, kā viņas abām ir man audzinājušas. Un visu to, kādas esmu izaugusi un ko es daru un kādas esmu, par to es esmu, protams, pateicība parādā abām savām meitenēm. Noteikti es pie ģimenes pieskaita arī vecās mammas jaunāko māsu, kur ir Valmierā, kur ir vairāk vai mazāk pagājušas manas vasaras, manas bērnu dienas. Un Valmiera joprojām ir man tāda bērnības oāze, kur aizbraukt un gūt spēku. Un viņi savos 80 gados joprojām skrien pa mežu, peld baseinā, slēpo un es vēlētos būt līdzīgi viņai noteikti arī pēc kādiem gadiem. Ģimenē bija 2 brāļi un 2 māsas. Un, diemžēl, mamma viena pat rūpējas, jo tēvs 44. gadā tika apcietināts par to, ka sastāvēja aizsarga organizācija. Nopelnīja 10 gadus pēdiņās. 10 gadus viņš izciet ieslodzījuma vietā un arī mir pēdējā dienā, kad bija jāatbrīvojas. Tā kā mamma ar mūsu 5 bērniem tika viena pat galā. Un tad viena epizode, kā pēc mēs izdzīvojam, 49. gadā mums vēl izsūtīja. Un tā man bija 6 gadi, pamodos stāvu, viens apsarga ierocis. Un vienīgais, ko viņš labi izdarīja, mammai teica, ka paņem līdzi šuju mašīnu. Mamma bija šuvēja, un tad izsūtot uz Krieviju, litru pienu vai kilogramu kartupeļus, kaut ko tāda veida nopelnīja vēl saviem 5 bērniem, viena pati galā. Un tikām. Es dzīvoju laukos, man tētis bija mežsargs, man bija putni un zirgi un viss kas. Es zirgam rotaļājos starp kājām, mamma ieraudzīja mani un pārbijās, bet zirgs liekas, ka pat neelpoja, ka es tur rāpoju. Bet tad, kad man bija 6 gadi, tāpat kā Grinberga kunga, man tēta aizved uz Sibīriju. Mēs palikām ar māmiņas 2 vienu laukos. Atnāca jauns mežsargs. Mums vajadzēja atstāt šīs mājas. Un tā mēs atnācām pie vecmāmiņas māsas uz Rīgu. Pie manas māsas, faktiski viņa bija arī advokāta. Viņa aizgāja pensijā, pateicoties viņai es šeit advokatūrā. Un viņa man arī palīdzēja audzināt. Faktiski viņa man otra māmiņa ir Purvala Birutiņa. Un tā mēs cīnījāmies. Vispār jau bija grūti. Māmiņa vienmēr mācīja būt godīgai, taisnīgai, darba izpildīgai, ļoti apzinīgai. Un to es arī esmu vienmēr mūžā ievērojusi.
tā kā es esmu ģimenē vienīgais apgādnieks, jo Jāņa, mana bērna tēvs, ir gājis bojā. Un es esmu strādājis vairākos darbos. Līdz ar to arī esmu ļoti maz veltījusi savam bērnam laiku. Tas, diemžēl, tieši tāpatām kā mums arī manā bērnībā bija. Māma strādāja 3 darbos. Un līdz ar to tas viss it kā atkārtojās, var tādas... Tas nav viegli. Es tā kā novēlu visām māmiņām strādāt tikai vienā darba vietā, lai ir vairāk laika un uzmanības varam veltīt saviem bērniem. Latvijā ir vairāk kā 1300 advokātu, kas līdzsakus profesionālajai darbībai atrod arī laiku, lai dziedātu, sportotu un kopā atpūstos. Mums arvien vairāk attīstās dažādi veidi sabiedriskās aktivitātes. Pirmkārt, protams, ka vēlētos izcelt mūsu advokātu kolēģijas kori, kurš tātad pagājušo gadu veiksmīgi startēja dziesmu svētkos un ir piedalījies arī vairākos citos pasākumos. Pūtēju orķestra jubilejas koncerts bija, gaismas dievkalpojums Rīgas domā, gatavojas arī Cimzes un Petera jubileja koncertiem, kā arī kora olimpiādē, kas norisināsies šī gada vasarā. Un šeit, protams, jāsaka ļoti liels paldies kora mākslinieckajiem vadītājiem Kristiānai un Pēterim Vaickovskiem, kā arī mūsu tā kora organizatoriskā dvēselīte kopumā ir mūsu kolēģe Zana Paulovska. Latvijas zvērinātu advokātu jauktā kora dziesmu prieku novērtēt varēsiet jau pavisam drīz, 28. jūnijā, kad Arēnā Rīga, suminot izcilo dzejnieku Jāni Peteru, viskaistākās dziesmas ar viņu vārdiem izdziedās 23 kori no visas Latvijas un tautā populāri mūziķi.